Klausieties šo! Irānā augstākā līdera Modžtabas Hamenei atbalstītāja lūdz sabiedrībai palīdzēt samaksāt par ļoti neparastu reliģisku upuri – 10 000 aitu. Jūs dzirdējāt pareizi. Jūs dzirdējāt pareizi, mani draugi. Varas atbalstītās reliģiskās grupas vāc naudu, lai šos dzīvniekus rituāli nokautu kā lūgšana par Hamenei veselību. Un kampaņas mērķis ir savākt apmēram $1,3 miljonus. Un tas notiek laikā, kad joprojām tiek uzdot jautājumi par Hamenei veselību un atrašanās vietu pēc tam, kad ziņots, ka viņš februāra uzbrukumos guvis nopietnus ievainojumus. Un kā jūs varat iedomāties, šī kampaņa jau izsauc sašutumu no irāņiem, kuri cieš no strauji augošām pārtikas cenām. Tagad, lai apspriestu šo jautājumu, mums pievienojas Hosro Esfahani, Nacionālās savienības par demokrātiju Irānā pētniecības direktors. Tātad, pirmkārt, vienkārši izskaidrojiet mums šo situāciju. Vai tūkstošiem aitu upurēšana kāda veselības labā ir normāla reliģista prakse Irānā, vai arī šīs kampaņas mērogs un politiskais raksturs jūsu acīs ir neparasts? Kad jūs vēlaties, lai mākslīgā intelekta ģenerēts augstākais līderis izlec no ekrāna un pārvēršas par īstu valdnieku, jūs ķersieties pie māņticības un burvestībām. Tieši tur šobrīd atrodas Irānas Islāma Republika. Viņiem ir šis nespējīgais jaunais garīdznieks, kuram ir harizma kā vārītam kartupelim, kurš savā dzīvē nekad nav ieņēmis nevienu valsts amatu, un viņu nosauc par augstāko līderi. Šim vīrietim nav nekādas ietekmes uz reālo politiku Irānā, un viņš ir tikai vēl viena detaļa tajā mehānismā, ko viņa tēvs veidoja 40 gadus. Ar ko mēs saskaramies Irānā, ir nostiprinājies Islāma revolucionārās gvardes korpus, nostiprinājusies militāro virsnieku klase, kas pēdējos pāris gadu desmitus ir vadījusi visu notiekošo, kā daļa no Hamenei plāna. Šī grupa, šī slepkava banda, kuriem uz rokām ir irāņu asinis, ir iecēluši Modžtabu Hamenei, šīs paklausīgās avis, lai kontrolētu Irānu un demonstrētu varu, stabilitāti un nepārtrauktību. Ar to mēs saskaramies. Valstī, kur cilvēki cīnās, lai atļautos ikdienas pārtiku, viņi prasa upurēt 10 000 aitu. PAR – mākslīgā intelekta ģenerētu augstāko vadoni. Kurš kopš kļūšanas par augstāko vadoni publiski ir parādījies tikai kartona izgriezumu veidā. Kādēļ upurēt? Irāņi ir neapmierināti ar šo farsu, ko sarīkojas Irānas Islāma Republika. Jūs jau pieminējāt izsmieku, kas notiek sociālajos tīklos starp irāņiem, bet tas ir par matu sakārtojumu. Ar sāpēm, ciešanām un ģimenēm, kuras nevar atļauties iegādāties pārtiku. Pareizi, es vēlos par to parunāt. Jūs zināt, šeit ir acīm redzama ekonomiskā pretruna. Irāņiem tiek lūgts ziedot $1,3 miljonu kampaņai, kamēr daudzi saka, ka paši nevar atļauties nopirkt gaļu. Mēs zinām, jūs zināt, kā cenas ir strauji pieaugušas šī kara laikā. Cik politiski kaitīgs, jūsuprāt, šis tēls ir režīmam? Islāma Republika jau ir pārsniegusi to punktu, ka tā varētu kontrolēt savu tēlu vai mēģināt iegūt iedzīvotāju atbalstu. Mēs saskaramies ar sistēmu, kas ir pieņēmusi, ka tā nav populāra. Lielākā daļa irāņu vēlas, lai tā pazustu. Un vienīgais mehānisms, kas tai vēl ir palicis, ir brutalitāte, nāve un slepkavība. Paskatieties, cik daudz irāņu viņi burtiski katru nedēļu soda ar nāvi. Kopš šī gada sākuma mēs esam pārsnieguši 900 izpildīta nāves soda robežu. Tāds ir Irānas Islāma Republikas vēstījums. Un šī nav vienkārši nejauša reliģiska grupa. Viens no garīdzniekiem, kurš veicina šo kampaņu, bija Hamenei iecelts par piektdienas lūgšanu vadītāju. Šīs personas ir cieši saistītas ar režīmu. Tas nav kaut kas nejaušs, ko dara kāda fundamentālistu grupa. Mēs saskaramies ar režīmu, kuram pilnībā trūkst tautas atbalsta. Tā tas ir jau gadu desmitiem, un tagad tas ķeras pie māņticības un burvestībām. Kostja, man jāpasakās tev par pievienošanos mums kā parasti ļoti interesanti un spēcīgi vārdi no tevis.
Es domāju, mums nāksies redzēt, vai viņiem izdosies sasniegt to ļoti, ļoti augsto finansējumu mērķi, ko viņi ir pieprasījuši tiešsaistē. Ļoti dīvains stāsts. Paldies, ka uzaicinājāt mani!